Nu, redz, kā saulītē zaigo. Mums jāsās šorti. Jā, tajos šortos tur ātrāk var redzēt kaut ko tādu. Nu, tā arī izlec te no zemes. Drus patīrīja 5 kapēka. Nav kāds brīnums izkrit, bet ceru laika atslēga. Nu, sākam. Nezinu, ko tur var redzēt. Jā, tagad mēģināsim solīts darīts. Ar 2 rorinēm šito var atgriezt vaļā, es pilnīgi jūtu. Filmējās, tad motorika strādā citādāk rokām. Nu, hop. Lūk. Es teicu, ka būs ķīnieši tā zieda. Nu. Tagad paņemsim rokā vietnamiešu zvaigznīti te ir iekšā. Viss precīzi. Nav smaržo. Viņi vēl smaržo riktīgi, viņi var ziest vēl. Jā, un iekšpusē, jā, to sūtīt uz Vietnamu, atrādīt, kā viss darbojās labi. Nu ko? Nav tukša. Es domāju, ka tukša. Neizrādās, ka viss ir ok. Brīnumlīdzeklis. Nu ko? Tad skatāmies racienus. Nu, pie pazīstamā pamata, kur bija pulksteņu vāciņi, atmaukušais. Man ciemos atbrauc. Jā, un ar mazo spovu pameklēsim. Tad tie lati bija vienlatnieki. Un tad tie kabats pulksteņi neskaitāmie vāki. Nu, kā te būs, tā te būs. Te jau redzēs, zāle izaugus. Nu, redz kāds ir. Līdz telefonu uztaisīs šortiņu. Nu, redz kā saulītē zaigo. Mums jāsās šorti. Jā, tajos šortos tur ātrāk var redzēt kaut ko tādu. Nu, tā agrāk grīda bija. Nu, tā arī izlec te no zemes. Drus patīrīja 5 kapēka. Un baigi labi saglabājusies. Šeit kaut kāda kļoka. Riktīgi labs. Koļceviks vai 50 gadi. Ķērboņu pusi vispār par labo. Nav īstās, kad sāra kapēciņa atkal. Aleksandrs II, otrā drāde. Kapēka 1862. Nu, tā 5 kapēka, man liekas, ka tā pat valdnieka vien ir. Jēma. No Sibīrijas atveduši. Nav nevarēja saprast, kur viņš ir. Paljotā ripa. Atkal. Kapēkas ir bromlaikam. Šitā nomirusi. 1840. Nav kas te jāskatās. 43. man liekas. Nikojs I. Venzels, viņi nomiros. Reku viens, Nikojs I. Šitā pareizi. Nu, nezinu, kas jau ir. Signāls smalks bija. Zirglieta. Jā. Tāpēc viņš bija, ka viņš gredzena tipa. Jā. Arī
atradums. Maz monētiņa. Jāgriežās. No, tas jau ir vecāks kaut kas. Lietuvā vai Polijā. Kauts solica. Nevar saprast. Izstās pēc poļu ģēri tas ērglis. Solici. Tāds kalniņš. Kazimiram jābūt. Kaut kur noslēpies Kazimirs. Valdnieks viņu. Izstās, ka saktiņa. Tik adata pazudusi. Jā, 19. gadsimta sakta. Jāmeklēt. Fons ir. Meklēšanas vaina. Apstīsimies, kas te veicies ir. Tā ir vienkapeika cāreni. Gādu nevar ieraudzīt. 46. gada 3 kapeika. Pūtīs vējš. Šitā jauniņa. Vērmakts. Feniņa 10. Šits ir no vēstuļa. Griežamā nāža gals. Bieži atrod. Jāgriežas tā. Šitas ir no lādes. Te nagls tad šitā viņš ir bijis pienaglots. Tas no sprādzes otrā daļa. Gredzenes laulības. Savējos it kā es te rādīju visu. Dureķinkas. Šito laikam nerādīja. Nikolai puskapeika. Oi, kas te notiek? Rāmis kaut kāds. Sudrabis uzdāvināja. Vienlotnieki nav redzējuši, es bildīt pielikšu. Tā nevar, kā atbrauc viesos, iesūt sudrabu. Tā kaut kā. Kā es to 5 kapeiku piemirstu atsevišķā kabatā ieliku. Te būs jācenšās. Kaut kas pielips. Pēc gads parādījās kabatā šļūkāja 1858. Zem profilu 5 kapeikas. Aleksandrs II. Laikam. Šitā. Gan viss ir. Kā saka, otrais piegājiens. Nebija domājis, ka uz to pašu vietu atbraukšu pēc pāris dienām. Bet man lauka īpašums te netālu ir un steidzam bija jābrauc. Tāpēc šitajā te, kas ir palielā zālē, vēl kamēr nav ļoti liela, te var to skaisto 5 kapeiku atrada. Tur tālāk tur tas lauks, viņš jau nav apstrādāts. Tas arī vecs lauks, bet tur signāli mazāk, bet šitie jau ir tā kā bies. Mēģināsim kaut ko te vēl izkasīt. Tā apvienošu divus rācienus vienā. Ko? Vējš traucēs filmēt, bet meklēšana netraucē. Pirmais atradums, ko rāds filmēt. Kāds viņš smukoīts. Viennieks. Tas cara armijas poga. Šitas labs atradums. Šitiem numuriem citi kolekcionē tās pogas. Es viņas arī pieturu, cik es tur kolekcionē. Tad dažādiem numuriem. Tas ir tikko tas cipariņš virsū, tā ir manta. Apmēram tāda. Gabaliņš no derības aktas. Skaists ornaments. Tās rociņas. 4. daļa. Labākā 4. daļa. Tad te vecs kaut kas arī ir. Kāds brīnums izkrita ar laika atslēga. Es viņu ar telefonu filmēju, brīžiem nofilmējās šķībi. Nekās labs tad nav. Kaut kas pietrūks viņai. Varbūt, ka viņi tādu domāt. It kā jau tas telefons zvans beidzās. Man jau liekas, ka tas tā ir arī domās, un te nekas neprasās klāt. Nezinu, kas tāds ir.
kā viņi darbojās. Ko var noslēgt? Vai tas ir dekors bijis kaut kāds? Te nav atslēgas caurumu vispār. Tas izstāsta pēc dekora. Nu labi, dekors tad dekors. Nu, īsti skaisti, ne? Vai tā ir monēta? Nezinu, tuvīt mēs noskaidrosim. Jā, Nikojs pirmais. Kapeikas ir brom. 1840. gads. Nu, tāda samocījusies tikai. Nav vēl viena kapeika. Padomju. Pirms reformas 40. 940. 9. vai 8. Nereiz. 8. laikam. Nav īstās pēc monētas. Cinks. Lācis 5 pfeniņi. Te apakšā gads kaut kāds 40 tie vajadzētu būt. Līdz 39. bija alumīnija bronza. Sākot, man liekas, ka 40. Kaut kas ir. Kaut kas ir. Padomu kapeika. Rāms atkal. 38. 48. 1948. gada 20 kapeikas. Labi. Katrā miskastē ir kaut kāds dārkums. Redz, kāds te izbir. Pašā virspusē. Te tāda bomžu ietva. Loģiski, ka šitā kolhoznieka štelblina tur nebija pirms tām. 1823. gada. Zilbergrošens. Sudrabs. Berlīne nekauts. Viss buņģis te jārok. Var iet pēc mazās tās spolītes. Nu, vienkapeiku laikam. Kapeika, jā. 66. gads. Nu. Otrā drāna. Balto ņemos te. Nu, ko kolhoznieki nozaudējuši. Santīms tas jau. 10 santīmi. 92. gads visdrīzāk. Nu, jā, divnieki beidzās. Nu, filmēju telefonu, pieskāros, viņš salūza. Tas auskars. Visdrīzāk sudrabs, redz, ka viņam te kaut kāds akmenīts. Tautiskais stāsts nobrukuma. No. Tā ir. Es nedomāju, ka viņš tik vārgs vai. Sudrabs, jā. Akmeni jau neliks iekšā vai. Piekariņš kaut kāds. No, šitā kolhoznieku māja pēc visas spriežot ir uz veciem pamatiem. Frederika Ore, redz, ko var redzēt F. Nu, nomirusi, protams. Kāds te gads? 32. Nezinu, cik kamera rāda. 32 te ir redzams. Nu, kur tas puļķis tur. Tā ora bija sadrapusī. Blakus. Bet šitas jaunāks kaut kas. Kas tāds ir vispār? Pēc pogas izstāsta. Nemaz tik jauna nav. Tā ir. Nav te.
Vec mājvieta bijusi. Spriežot, ka te tādi puļci krūmbi. Kas tam mums ir noslēpies? Redz, kas izlec. Sirps un āmurs. Te nolūzusi tā otra puse. Tas āķis nolūzis, tāpēc viņš izsvies. Nevar saprast, vai viņa vecā, varbūt, ka no kara laikā. Nu jā, tīri, man liekas, ka nē, ka viņa ir vēlīnā. Nu, apstīšos, tur lielas atšķirības nav, bet ir atšķirība. Artefakts tāds. Te šķūnīši bijuši. Te visādi brīnumi var izlekt ārā. Nav tur tā bļaha, jā, tās sīksas sprādze. Redz, ka tas no īla, tas no kara. Varbūt, ka kara laikā ir. Tad kaut kādā vērtē tā sprādze būs. Šits, cik tagad misiņš mums? 5 eiro laikam kilogramā. Un te kādi 200 grāni. Eiriķi. Blakus. Redz, ko var atrast. Baigā pudela. Nezinu, kaut kur redzēt. Nu, te var redzēt, cik visādi blakus priekšmeti tiek atrast, jā, vai atrast tur pāris tās monētas, jā, un kas tik te nav kaut kādi mistiskie. Šīs man liekas, ka pūkstens kaut kāds modinātājs. Blašķi. Nu, tas viss lūžņos nododās, jā, teiksim, es čaļiem diskutējis. Citi tur kaut kur tur graumalā bernos. Man tāda kasta stāv, jā, tur vīna kasta. Tu esi viņu izracis. Tad kaut kur mājās vieta atrod, kas sakrājās nodod, jā. Būsim praktiskāk. Nu, otrs, teiksim, kas ir, nu, nav jau jēgas, cik pa laikam satiek īpaši tiem šnabi korķiem, jā, ka tur čaļi izrok nosviež, jā. Nu, paies gads, tu otrais viņu izraks, jā, viņš atkal iārsies, un, jā, un tas tāds, nu, tāda nevīžība, jā. Citu vārdu nav, jā. Jā, te biznes tas nevar būt, jā. Tas tāpats kaut kāda 10 kilo stabili ir, jā. Nu, var kādā tur kļūdīties, kā es teicu, jā. Jā, misiņš vai kapars. 5 eiro kilogramā, man liekas, ka alumīnijas eiro 70 tagad. Nu, tas tā normāli, jā, nu. Te teiksim, šits misiņš, jā. Un šits arī kaut kāds tur sarkanais, kā es saku, jā, nu. Te kaut kā 10 kilo ir iekšā. Kilograms misiņš, pat ja tur ir tikai, nu, piečuks un pa pārējo atkal, jā, no 10 eiro. Tieši degvielu ieliet aizbraukt uz lauku pakašāties, jā. Pārējais bonusā, jā, šitie mēsli. Jums nosedz tās, nu, tās minimālās izmaksas, jā. Saprotat, ka mašīna jau ne tikai no degvielas sastāv, jā. Tas tāds neliels bonusiņš, jā. Un visiem vieglāk, jā, zemei vieglāk, pašam vieglāk un nākošiem racējiem vai pats, ja tur meklēs, arī vieglāk. Tīri no tāda viedokļa. Nu, tad apstīsimies, ko var sakasīt divos braucienos. Jā, viss tās zvirglietas un pārējos tos es te nav salicis. Dembeļas prādze. Nu, tie, kas dienējuši, zin, kā var atšķirt viņu, jā, jo viņš šitā ir ielocīti. Tad viņš jau ir ne pirmo gadu dienē Padomju armijā.
Jā, tur redzams, viņi ielocīti. Nezinu, tā agrīnā viņa bija pirms kara laikā šito pieņēma, vai viņš ir karojas vīrs vai vienkārši dienējis pēc, jā, viņas vienādas tās sprādes ir. Vai kara laika, vai šīs. Nu, te pietrūkst viens tas. Jā, es viņu mazliet armijā tur ir speciāls teiciens. Bļahu, jā, ko ar viņu dara, bet, priekš YouTube tas vārds nederēs. Es uzlabojis, jā, notīrījis. Viņas mierīgi, viņi vēl līdz sarkanam tādu uzmaukt, viņi būs tā kā bronze, jā, no sākuma sarkana, pēc tam jau bronzes krāsā. Parasto to misiņu birstu viņi norau. Palicis kaut kādu biežam te vēl. Tas ir par to sprādzi, jā, te pa monētām. Tā ir puskapēka. Šito, jā, tas 19. gadsimta saktiņi pie krēku, tie rāmi, 46., 48., 56., tas ir Feniņš vāca, šits solits, Kazimirs, otrā pusē vispār gluts, kas ir no cēra kapēkām šito otrādas uzlicis. Gan šī, tas ir viens laika periods, te nevar saskatīt 1800, viņi 40, 41, 42 gadi, jā, tas ir iespējams viens cilvēks. Jā, kas man likās interesants, jā, slēdzeni, es tur uz lauka, es pārskatījis, ko es tur runāju, bet atslēgta nolaust ir, jā, es domāju, kas tā pa skrūvu rēgojās, jā, viņš aizlips tajā zemēm, jā, bet tas ir sentēvs viņu nolauzis, un tad aiz dusmām izsviedz ārā, nav varējis atskrūvēt. It kā jau varbūt kā atjaunot, bet te ir metālisks tas mehānisms, viņš būs nomirs, nav jēgas. Marķējums S, kaut kāds čurkin, kaut kāds čipotkin, nevar izlasīt, es pievilkšu no telefona. Pajaunāmo, ja kāds var izlasīt, to bildīti, tad pasakiet. Es nevaru, tas miegs, bet pēdējos 2 būtus nevar saprast. Čalins. Es vai piedod man, jā, es tik tiešām. Jā, bet viņas tādas patīkams lietas, jā, ir šitās atslēgas. Viņot norīvāt tādu, ka viņas spīdēs, jā, būs arī ar to bļahu, jā. Šito vienā krāsā viņas. Tas ir misiņš, šito saglabās. Ārā nevilkuši, jā. Redzams, ka mazliet viņu sāni ir, jā, tāpēc jau ieķīlājās. Te var saiļot kaut ko, un ko tas man dos, jā. Vai stāv ar visu atslēgu. Šitās atslēgas taisīja 19. gadsimta beigas, 20. sākums līdz 17. gadam, jā, tādas ir. Pāris monētas, kas bija tāds dzīvāks. Šīs atkal ir viena laika nosacīt, jā. 1862, 1858, šis pārējais gads, jā, tas viens valdnieks beidzās, otrs sākās. Es viņu vēl tīrīšu, jā, šitās pļekas tās, bet, baigi jāņemās. Šajā vietā nav sūbējums automātiski, jā, tāds uzaugums bija neforši. Monēta bijusi jauna, jā, viņi ir vienkārši kaut kur, kā es vienmēr smējos, sausī ātījā iekrit, jā. Tad atteidi nolīdzina un kāds izroka pēc 200 gadiem. Jā. Redziet, viss reliefs, jā, viņas ir zemā reliefa monēta. Jā. Ja nebūtu šitās pļekas, jā, viņi būtu vērtīgs atradums. Jā. Viņš jau tagad ir, teiksim, viņš ir ļoti simpātisks. Jā, man redzams viss, jā, teiksim, šajā pusē nezinu, cik kamera rāda. Jā, tepat ir no tās štandas palicis tāds pielipumiņš, jā. Jā, viņš kā es sists tā pielocījies, jā, kudais gurtiņš.
ļoti labs. Jā, šits sapriecāja atradums. Nu, šito mēs bieži atrodam to kapeiku. Jā, arī Aleksandrs II. Šits pārējais gads, viņš vai Aleksandrs II vai Nikolais I. Man liekas, ka arī Aleksandrs. Jo jums jāskatās vienmēr uz ģērboni, jā. Ja jātnieks iet pa labi, jā, labais jātnieks, tad nav tik reta, jā. Ja iet pa kreisi, jā, pie brūtēm, jā, tad viņš ir retais jātnieks, jā. Un tad pie tās galvas te būs tādas lentes, jā, un tas tie spārni, šis vecais. Pēc tam bija pa kreisi aizgājis, jā, Aleksandrs II kaut kur. Jā, nu, jokoja. Nu, kas te vēl ir interesants. Šitās pogas arī, jā, teiksim, vērts ir viņas savākt. Bija tāds saits puga vizā, jā, bet tagad ar tām sankcijām, ko te pret Krieviju un otrādi, jā, viņš brīžiem netaisās vaļā. Bet tā kā burti nav iekšā, jā, viņi vecā, viņi 1865. kaut kāda. Katrā ziņā poga un šitās divas, jā, naudas, tas viens cilvēks iespējams, jā. Tad bija tā dienēšana vēl nebija obligātā, bet ļoti daudz dienēja cara armijā. Kas ļoti interesanti, jā, šī ir, tā ir Kurzemes hercogists. Ģērbons virsū, jā, te ir lauva, grifs un divi tie brieži. Kad kas te otrādi nerāda, kā te brieži. Nē, viss pareizi. Šitam rāgi redzam, tas nu arī drusku it kā redzam. Jā, es ieaugšu bildīt, kā Kurzemes hercogists. Kurzemes un Zemgales hercogists, jā, precīzi. Tas ģērbons izstās, jā, te viņš ir virsū, jā. Poga tā tad ir pietiekoši sena, jā. Viņa nav jauna. No sudraba monētām latiņš, latiņu uzdāvināja, kā es teicu, jā. Mums bija kompānijā, bija meitenes, tā ierunājos, jā, un es saku, gadījies atrast, nē, nav gadījies, nu, tajā vietā es jau biju kaut kāds tur, 5 laikam bija atrads. Es viņu atdevu, nav pa ko man, nu, latiņš kā latiņš, jā. Jā, kā es teicu, Friedrika Ore, jā, Zviedru, viennieks nolupis, 1,7, 3,2, jā, otrā pusē, kas mums apstīsimies, jā, teitas Friedriks, viņa tas Venzels. Šo nevar kustināt, jā, ko es pārbaudīju, protams, jā, cerība vienmēr mirst pēdējā, nu nomir, jā, nav briljants un rubīns nav. Šis ir bijis pielīmēts pie kaut kā, jā. Žēl, ka viņš tā saplīs. Bet vai tas ir sudrabs? Nu, visdrīzāk jau ir, jā, bet es nevaru saprast, kāpēc viņš tad nolūz tā. Sudrabs ir valkanāks, viņš nelūz, nu tad, teiksim, jā. Bet domāju, kur viņi pielieto otrā pusē tā līmes pēda ir. Nu, paņems nekas, jo viņi vairāk salaust nevar. Jā, redziet, te ir bijis, te ir tās līmes pēdas, viņš ir bijis pielīmēts pie kaut kā. Jā. Un man jau liekas, ja viņš ir bijis pielīmēts, jā, tad krītot nost vai laužot nost, jā, mūsu līdz cilvēkam, jā, tad viņš te jau ielūzis bija. Viņam nevajadzēja lūst, jā, es viņu tur, sudrabs nav tik vārgs nemaz. Nu, neko darīt, jā. Briljants nav, rubīns nav. Visdrīzāk, man liekas, tas nav nekas diži vecs, jā. Gan vēl mēģināšu atrast internetā, bet man liekas, ka nē. Tas varētu būt kaut kāds pagājušā gadsimta, 20, 30 gadi, jā, nacionālā atmoda. Sudraba grasis, jā, 1823. gada. Arī tāds
ļošiks tāds paskumš, bet tīri labi, viņam tie mati turās. Nu, es par šito čau runāju, nu, mūdi, jā, viņš nav ļošiks trešais, jā, viņš Friedrichs Vilhelms trešais. Prūsijas karalis, jā, te jums jāskatās vienmēr. Te to burtiņu, kas ir, zin, tie gadskaitļi, jā, tā ir Berlīne. No. Monētas parasti atrodas sliktā stāvoklī, ja? Šitā ir samērā dzīve, ja? Šitajā te padomi miskas te nosacīts, kur es tur rakos. Tas man tik tiešām pārsteidz. Bet pēc tam tā loģiski padomāja, ja tur bija šis, ja, tā tad māja uzcelt ir padomu laikos uz vecas mājas pamatiem nosacīt, ja, vecā māja sašķūrēt, tas kaut kāds dārziņš tur palicis. Zem tās padomu mājas, ja, tur sēž 300 gadus vecs atradumi. Nu, ja viņi tur sēž, jā, protams. Tā kā vienmēr orientēties, ja ne viss, kas izstās tāds jauns, nu, cilvēki jau dzīvo aptuveni vienās tajās pašās vietās. Vai blakus ir bijusi vecāku māja, vai tieši tajā pašā vietā. Jā, jo Friedricha Ori, jā, un kolhoznieku, jā, namiņš. Tās divas dažādas lietas. Nu, ko? Varbūt mazliet garāk apstāstīja atradumu daudz, jā. Paši redzējāt, jā, ka tur 10 kilo visādas nākotnes, jā, produktu izeivielas sarakts. Tādi tie rācieni un ko. Tev līdz nākošajai reizei.